Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šī apmācība parādīs, kā salīdzināt savu redzējumu par savām prasmēm ar prakses konsultantu un skolotāju viedokli, lai uzlabotu savu nodarbināmību. Interese par 3-kāršu vērtējumu gan no uzņēmuma, gan galvenā pasniedzēja praktiskajā jomā, gan no paša puses ir acīm redzama. Tas ļaus jums, iespējams, ar skolotāju palīdzību novērtēt savas prasmes. Ētika, apmeklētība, punktualitāte, pieejamība, drošības standartu ievērošana, cieņa pret darba vidi, atbildības sajūta, uzticamība, sabiedriskums, attiecības ar citiem, prezentācija, emociju pārvaldība, etiķete, personīgie resursi, komunikācija, autonomija, iniciatīva un pielāgošanās spējas. Jūs labāk sapratīsiet, kas no jums tiek gaidīts un varēsiet noregulēt savu sociālo profesionālo attieksmi. Šajā modulī Portfolio for Employment komanda soli pa solim izskaidro, kā iegūt Google 3-kāršā novērtējuma veidlapu, kā iegūt 3 vērtējumus un kā tos pārveidot ļoti izteiksmīgā grafikā. Kad esat noskatījies šo apmācību, varat mēģināt izveidot savu grafiku, izmantojot pirmajā modulī soli pa solim mācību pasākumus, ko sagatavojusi Portfolio for Employment komanda. Ir arī mācību aktivitāte par to, kā lasīt un saprast grafiku. Tas palīdzēs jums iegūt jautru, patstāvīgas mācīšanās pieredzi. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Varat arī sazināties ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu, izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem videoklipa Portfolio for Employment YouTube kanālā, vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizveido skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām, veiksmi un jautru video CV sagatavošanu.